Latvijas dabas fonds ir viena no senākajām dabas aizsardzības nevalstiskajām organizācijām Latvijā. Tas tika dibināts 1990. gadā. Latvijas dabas fonda galvenais mērķis – sargāt Latvijas dabas daudzveidību. Lai šis mērķis piepildītos, mēs strādājam pie tā, lai saglabātu mūsu dabas retumus, vai tas būtu augs, dzīvnieks vai īpaša dzīvotne, lai tas, kas ir apdraudēts, tiktu nosargāts. Pētām dabu, izstrādājam ieteikumus dabas daudzveidības saglabāšanai un arī paši īstenojam dabas aizsardzības projektus. Cenšamies panākt, lai saimniekošana notiktu ar cieņu un saudzīgu attieksmi pret dabu, tāpēc stāstām un rādām, kā to pareizi darīt. Palīdzam izstrādāt dabai labvēlīgus likumus, aktīvi piedaloties lēmumu pieņemšanas procesā. Darbojamies konsultatīvajās padomēs, izstrādājam ieteikumus politikas plānošanas dokumentiem, likumiem un ministru kabineta noteikumiem, aktīvi sadarbojoties ar citām nevalstiskajām vides organizācijām Latvijā un Eiropā, un pieskatām, lai atbildīgās iestādes aizsargātu Latvijas dabu. Mūsu darba lauks sniedzas no rakstām galda līdz mežām. Citiem vārdiem, uzsākot projektu, mēs zinām, ka tā ir mūsu atbildība visā darba procesā. Piemēram, kad zivjērgļiem vajag uzbūvēt mākslīgas ligzdas, Latvijas dabas fonds nodrošina, lai projektā iesaistītos labākie pētnieki, tiktu izstrādāts kvalitatīvs projekts un tam tiktu piesaistīti līdzekļi. Bez tam rūpējamies arī, lai ne tikai mēs paši, bet arī visa sabiedrība uzzinātu par šo aizraujošo putnu dzīvi. Tālāk uzstādām pie ligzdām webkameras un ar īpaši izveidotas internetu platformas palīdzību, jebkuram internetu lietotājiem sniedzam iespēju sekot līdzi ērgļu dzīvē ligzdā, sākot no pirmās olas izdēšanas līdz mazuļu izvešanai. Arī tu vari vērot putnu dzīvi portālā dabasdati.lv. Latvijas dabas fonds ir īstenojis vairāk nekā 100 šādus un līdzīgus projektus, sākot no aizsargājamas sugas atradnes saglabāšanas un beidzot ar visaptvarošiem dzīvotņu atjaunošanas projektiem aizsargājamajās teritorijās. Esam izstrādājuši dabas aizsardzības plānus 55 īpaši aizsargājamām teritorijām Latvijā, izveidojuši dabas izziņas taku cenu tīrelī, regulāri stāstām par dabas aizsardzību gan skolēniem, gan lauksaimniekiem un mežsaimniekiem, gan arī ministriem. Ar portāla dabasdati.lv entuziastu palīdzību esam saņēmuši vairāk nekā 70 000 reģistrētu dabas novērojumu un pat atklājuši Latvijā līdz šim nereģistrētas sugas. Ar visu pārējo Latvijas dabas fonda paveikto tu var iepazīties mūsu mājaslapā. Mēs aicinām ikvienu līdzdarboties, veltot savu laiku, prasmes, idejas Latvijas dabas aizsardzībai.